Nils Geimans, Amerikāņu dievi. Vai jūs domājat, ka mūsu pasaule ir racionāla? Ka senie dievi ir aizmiguši uz mūžiem sencenās upuru alās, putekļainu grāmatu sējumu lapusēs un tumšās muzeju zālēs? Nils Geimans savā grāmatā Amerikāņu dievi pierāda pretējo. Grāmatā jūs sastapsiet visdažādākās dievības. Uzzināsiet, ka, piemēram, Tots un Anubis mūsdienu Amerikā atvēruši apbedīšanas biroju, arābiešu džins strādā par taksometru šoferi un piedzīvosiet galvu reibinošas sižeta pavērsienus. Šī 2001. gadā klajā nākusī grāmata tās autoram atnes pasaules slavu, ir tikusi tulkot vairāk nekā 20 valodās un piedzīvojis atkārtots izdevums, angļu valodā vesels 25. Latviešu izdevums ir īpašs ar to, ka tajā iekļauts savulaik redaktora svītrotas epizodes. 2011. gadā, romāna izdošanas 10 gadē, Geimans atkal ievietoja tās romānā, un tieši šī amerikāņu dievu versija nonākusi pie Latvijas lasītājiem.